izvēlējāmies katrs savu riepu, un es izvēlējos TV401, tas ir pats jaunākais triangla modelis, un ar ko viņa ir forša. Viņa ir ļoti labi kurzemes apstākļos, Liepājā braukt vispār ideāli, un viņa, protams, der sniegam, ar viņu foršu te var ūdens baigs smuka aiziet projām. Protams, sniegs, lietus, slapdraiņas, viss tas ir forši. Ledum šī te būs kaut kādiem no brataniem labāk tā riepa, bet Liepājā ziemā šito, man liekas, būs ideālais variants. Džeki, kas jums ir? Tātad man ir triangls TI 501. Jā, beļā. Līdz 250 šipām uz vienu riepu, un kā viņi piemērot, vislabāk uz ledus kalpos, bet arī sniegā turēsies perfekti uz ceļa. Man ir atkal rītīgi forša riepa, tas ir šīs sezonas topčiks, jaunas sezonas ziemeni, PL02. Varbūt pēc izskata liekas cieta sastāv, bet viņi īstenībā ir reāli mīksta. Ar asajām malām, ja gadījumā mums sanāk nekontrolēta sānslīde, tad šitās maliņas jums palīdzēs. Liels plus, ka var dabūt lielajos izmēros, kas brauc ziemā lielajiem diskiem, īpaši jaunajām automašīnām. Ir klusas, ērtas, mīkstas un ļoti labs dinamiskais rādītājs gan slapjā, sausā un sniegotā asfaltā. To, ka tādā reklāmā jau sadāts klausies. Šis bija labi, vai ne? Pareizi, viņam labi sanāca. Šitā ir PL01. Viņas ir ražotas Ķīnā, bet testēts un izstrādāts ir Somijā. Tā kā viņš ļoti mīksts sastāvs. Un arī, kas ir vēl viens liels plus, kad šitā uzvarēja trīniekos bija sacensības starp budžeta klases visām riepām. Un viņu sniegā uzvarēja šitā tieši šis modelis.